Laipni lūgti Švenk Latvija raidierakstā Domu Deglis. Šeit mēs runājam ar dažādu jomu ekspertiem par aktualitātēm un aizraujošām idejām, kas iedvesmo, palīdz augt un attīstīties. Ieklausies, domā un iededz savas idejas kopā ar mums. Labdien, klausītāji! Atkritumu samazināšana un aprits ekonomikas iedzīvināšana ir mūsu dienas kārtībā jau pietiekami ilgu laiku. Kādā jomā ar to veicas labāk, citās netik ļoti. Aptuveni 30% no Eiropas Savienībā radītajiem atkritumiem ir būvniecības atkritumi. Būvgruži, būvniecības procesa pārpalikumi, iepakojums un citi. Tas ir gan nozīmīgs apjoms, un līdz ar to ir būtiski strādāt arī pie tā samazināšanas un otrreizējas pārstrādes. Tāpēc šajā domdegļa epizodē pievērsīsimies būvmateriālu apratīgumam, jeb tam, vai un kā varam atkārtot izmantot būvmateriālus, tādējādi mazinot gan atkritumu apjomu, gan arī jaunu produktu radīšanu. Mani sauc Antra Savlēviča, un mūsu šodienas eksperts ir Švenk Latvija valdes loceklis Jegors Golubevs. Viņš jau ilglaicīgi vada betonu un minerālu materiālu ražošanas un tirsniecības biznesa virzienu un aktīvi iesaistās arī nozares attīstībā un ilgtspējas veicināšanā. Sveiks, Jegor! Sveicināti! Tad sāksim ar pamatlietām. Vai tu vari lūdzu mums, man un klausītājiem pastāstīt, kas vispār ir būvniecības atkritumi, kurus kaut teorētiski mēs varētu izmantot atkārtoti? Teorētiski mēs varam izmantot atkārtoti, es teiktu, ka jebkādu atkritumu. Atšķiras varbūt tikai ekonomiskais aspekts. Ja? Kādu atkritumu pārstrādāt ir vieglāk, vienkāršāk un lētāk. Citu varbūt dārgāk, bet teorētiski nav, es domāju, ka nekas nepārstrādājums teorijā. Ja? Runājot par būvniecības atkritumiem, ja, vai būvgrūžiem, tos principā var sadalīt divās lielas grupās. Ja? Tātad tie ir atkritumi, kuri radušies būvniecības procesā, ja, veicot jaunu būvniecību vai, pieņemsim, rekonstrukciju, renovāciju. Tie būtu atkal divi tādi veidi. Pirmais ir iepakojums. Ja? Tas ir līdzīgs iepakojums, kā mēs sastapamies ikdienā. Ja? Tā ir plasmasa, koksne, metāls. Un, liekas, tas ir varbūt sīkums, bet reāli veicot būvniecību, iepakojums sastāda diezgan lielu apjomu. Otra daļa ir būvmateriālu, kaut kādi pārpalikumi, nogriezumi, kaut kādi gabali, kuri paliek pāri no piegādāta materiāla. Ja? Jo mēs gandrīz nekad neizmantojam precīzu materiālu daudzumu. Ja? Mēs atvedam uz objektu kaut kādu, pieņemsim, vienu paleti, un no paletes paliek kaut kāda daļa. Ja? Attiecīgi, te ir arī būvgrūži palielam, kuri veidojas būvniecības procesā. Ko svarīgi te atzīmēt, tātad par šo materiālu apsaimniekošanu, par šo būvgrūžu apsaimniekošanu ir atbildīgs būvnieks. Ja? Tā ir viņu atbildība. Bet mums ir otra, daudz lielāka būvniecības atkrituma grupa, te ir demontāžas būvgrūži, ja, būvgrūži no demontāžas. Jo mēs salīdzinoši reti veicam būvniecību kaut kādā pilnīgi jauna tukša laukumā. Bieži vien mēs vai pilnīgi demontējam būvi, vai veicot rekonstrukciju, mēs demontējam daļu. Mēs demontējam apdari, komunikācijas iekšējas, un tie arī ir būvniecības atkritumi. Ja. Un tā ir pilnīgi, teiksim tā, savādāka grupa, ja, par viņu mēs parunāsim, es domāju, atsevišķi, bet šobrīd ir svarīgi atzīmēt, ka par šo grupu, par šo būvgrūžu grupu ir atbildīgs būvniecības ierosinātais, ja, jo te ir tie materiāli, kuru apjomu un to klāstu nepieciešams apzināt pirms mēs sākam būvniecību, ja, un tas ir būvniecības ierosinātāja pusē, ja, sagatavojot jaunu būvniecību, tātad mums vajadzētu to apzināt. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 22. gadā apkopoti dati liecina, ka mums ir viss diezgan lielā kārtībā. Proti 91% no Latvijā radītajiem būvniecības atkritumiem tiek izmantoti otrreizēji. Un, jāpiekrīt droši vien, ka tas izklausās ļoti labs rezultāts, bet esmu dzirdējusi ekspertu sakām, ka statistika ir spoža, bet realitāte skaudra. Vai tu varētu pastāstīt vairāk par šo, ko šī statistika ietver un cik tā atspoguļo reālo situāciju?
Tas ir ļoti labs jautājums. Kā oficiālā statistika reāli sakrīt ar reālu situāciju? Es teikšu, ka neviens, es domāju, nezina. Ja? To īsto bildi mēs varam tikai nojaust, bet es domāju diezgan skaidrs, ka oficiālā statistika mēs redzam tikai mazo daļu no būvniecības atkritumu apjoma. Un tam ir diezgan pamatot iemesli. Ja, ja mēs paskatīsimies, kas vispār tajā statistikā nonāk, ja, tad tur nonāk tikai tie būvniecības atkritumu apjomi, kurus būvnieki vai citas iesaistītas puses ir reģistrējuši uzraudzības sistēmās. Ja? Tātad šī statistika pa lielam operē ar brīvprātīgi sniegtu informāciju. Pa lielam vispār no kurienes mēs varam dabūt tos apjomus, no kuriem dokumentiem. Ja mēs runājam par būvniecības atkritumiem no eku demontāžas, tad tos apjomus mēs varam uzzināt tikai sagatavojot, teiksim tā, būvniecības atkritumu inventarizācijas pārskatu, jeb pirms demontāžas auditu. Ja? Un šos ciparus mēs varam redzēt tikai tad, ja šis audits tika pasūtīts pirms demontāžas. Un otrais dokuments ir darbu veikšanas projekts, ja, kur ir materiālu un atkritumu apsaimniekošanas plāns, kur ir sastāvdaļa no būvdarbu veikšanas projekta. Un, ja tie apjomi tur norādīti, pareizi aprēķināti un atbilst realitātei, tad tie apjomi ir redzami un pamanami. Bet ja tie apjomi darba veikšanas plāna nav iekļauti vai ir iekļauti tikai daļēji, ja, tad attiecīgi statistika mēs tos neredzēsim. Un otrais ļoti svarīgs moments, kur būvniecības atkritumi tiek reģistrēti. Ja, tad pirmais tas ir aprēķins, par ko es runāju, ja, būvdarbu veikšanas projekts. Tas ir tikai prognoze, kādi apjomi mums būs. Ja, un tālāk veicot demontāžu vai būvniecību, attiecīgi mums jau ir jāreģistrē tie būvniecības atkritumi. Un tur ir 2 dokumenti dotajā brīdī. Tad pirmais ir būvdarbu žurnāls, kas mūsu laikos ir elektronisks būvniecības informācijas sistēmā. Ja. Tajā tiek ievadīti dati. Un otrais, ja atkritumi tiek transportēti, tad tie ir jāreģistrē apus, tā saucama sistēma, ja, tad atkritumu pārvaldības uzskaites sistēma vai atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma. Un ja šis tiek izdarīts, attiecīgi mēs redzam tos datus oficiālā statistikā. Bet pa lielam tas ir ļoti maz kontrolēts process. Un ierosinot būvniecību, es pieņemsim, ka privāta persona varu norādīt jebkādu būvgrūžu apjomu, pieņemsim, 1 kubikmetru. Ja? Un neviens to ciparu reāli nevar pārbaudīt. Un statistika ienāks, pieņemsim, ja es demontēšu kaut kādu 3 stāvu māju, norādīšu 1 kubikmetru, un statistika būs tas 1 kubikmetrs tikai, nevis reāli apjomi. Izklausās, ka tā statistika ir diezgan bezjēdzīga. Vai kā tu to vērtē, to situāciju, jo tas, ko tu aprakstīji, liekas, ka tur ir tik daudz un tik daudz tās iespējas interpretēt un tik daudz viss atkarīgs no individuālās vai korporatīvās atbildības tam būvniecības veicējām vai ierosinātājiem vai jebkurai iesaistītai pusei. Vai vispār šis statistikas skaitlis par kaut ko var mums liecināt vai... Mēs principā nevaram to izmantot, un tas nekādā veidā neatspoguļo realitāti. Jā, manuprāt, tas neatspoguļo realitāti. Tu pilnīgi pareizi visu teici. Ja? Jo visa tā statistika uz dotu brīdi ir atkarīga no konkrētu cilvēku un konkrētu organizāciju rīcības. Ja? Ja būvobjekta tiek veikta pienācīga kontrole, tiek reģistrēti visi apjomi, ka pienākas būvdarbu žurnāla un BIS sistēma un transportētos ārpus būvlaukuma, tie tiek reģistrēti apus, tad tā statistika, protams, ir redzama un mēs varam ar to operēt. Bet, ja tas netiek darīts, ja tie apjomi tiek izvesti nereģistrējot nekur, tad tas plūsmas paliek nepamanāmas. Kā mēs zinām, ka ir ļoti plašs spēlēkās ekonomikas īpatsvars būvniecības un arī būvmateriālu ražošanas nozarē, un tas kaut kādā mērā iekļauj arī to, kas tiek darīts ar šiem būvniecības atkritumiem, būvgružiem. Vai tu vari nedaudz ieskicēt, kādas ir tās prakses, ar ko mēs varam sastapties, kas ir negodīgas nozarē, kur tad tie reāli būvgruži paliek? Mežā vai grāvī?
vai kādas Jā, tā vēl ir? skaitā arī meža vai gravī, tos diezgan vienkārši izmest. Viena daļa ir karjeru biznesa. Jā, tie ir gan izstrādāti karjeri, kurus vienkārši aizpilda ar būvgrūžiem. Bet, diemžēl, ir diezgan izplatīta arī prakse, kad to būvgrūžu transportēšana un apglabāšana tiek veiktas sadarbībā ar karjera izstrādātāju. Tas ir arī diezgan tāds interesants process, kad karjera izstrādātais norak resursu, norak, pieņemsim, minerālu materiālu, smilti vai granti, un tā vietā iebar attiecīgi būvgrūžus. Šādi, kā viņi saņemt attiecīgi peļņu no abiem procesiem, gan izstrādājot resursu, un tas resurs, kas tiek izstrādāts, protams, netiek reģistrēts, jo ekvivalents līdzīgs apjoms tiek aizbarts ar būvgrūžiem, un rezultātu pēc tam pārbaudas rezultātu nevar secināt, ka kaut kas ir izrakts. Un, diemžēl, mēs savā praksē arī esam saskarušies ar tādiem karjeriem, kur potenciāli it kā pēc dokumentiem ir minerālo resursu depozīti. Realitāte tas depozīts jau sen ir izstrādāts un aizbarts ar būvgrūžiem. Reāli tur nekas nav. Jā, tā ir diezgan tāda populāra praksa. Bet ir arī, protams, meži, ir grāvi, ir visādas pamestas neapsaimniekotas teritorijas, kur vienkārši izbēr būvgrūžus un visu. Vai tu teiktu, ka šī būvgrūžu izmešana ir tāda masveida problēma, kas notiek arī šķietam lielos un nopietnos projektos, vai ar to vairāk nodarbojas tādas nelielas brigādes, kas nojauc šķūnīšus un privātmājas? Protams, lielākā daļa ir salīdzinoši nelielie objekti, bet arī dzirdēts par diezgan lieliem objektiem, tā ir skaitā, vai pieņemsim pašvaldību projektiem. Jo, tā ir, diemžēl, tāda prakse. Es par velti esmu minējis par to, ka atbildīgs par tiem būvgrūžiem no demontāžas ir būvniecības ierosinātājs. Un viņam ir vienkārši ērti visu to nostumt, visu to problēmu uz būvnieku, veicot iepirkumu, vienkārši norādīt, ka būvnieks ir atbildīgs attiecīgi par būvgrūžu utilizāciju. Un būvnieks, protams, grib tikt pie pasūtījuma pēc zemākas cenas, pēc iespējas. Viņš tiek pie tā pasūtījuma, viņam it kā pēc nolikuma ir pienākums tikt galā ar to, kas paliek pāri no demontāžas. Viņam, protams, vienkāršāk, kā mēs tikko esam runājuši, to aizpildīt kaut kādu tilpni vai kaut kāda tur pamestā teritorija un viss. Vai tu vari pateikt arī kaut ko pozitīvu šajā visā, vai ir kādi pozitīvi piemēri, varbūt kaut kādi konkrēti būvniecības atkritumu veidi, vai objektu projektu veidi, vai kaut kas cits, kur mēs varam tomēr redzēt, ka kaut kas notiek pareizi? Te varbūt mēs parunāsim nedaudz par citām jomām, ne par būvniecību, bet beigās arī pieskarsimies būvniecībai. Pirmkārt, svarīgi saprast, ka ja mēs runājam par būvgrūžiem, šajā vai pareizi viņus tie atkritumi tiek definēti kā būvniecības atkritumi, tajā grupā tiek iekļauti arī ražošanas atkritumi. Ja mēs, pieņemsim, ražojam transportu betonu un mums paliek pāri kaut kāda betona atlikumi vai nobirumi, pārbirumi no ražošanas procesa, tie ir tādi paši atkritumi, tas pašas grupas. Ja? Un runājot par ražošanu, te ir pozitīvi piemēri arī Latvijā. Pirmais, kuru es varbūt gribu pastāstīt, ir koksne, kokrūpniecība. Es pats personīgi biju liecinieks šim procesam. Es esmu strādājis pirms pievienoties uzņēmumam kokrūpniecībā. Un 6 gadu periodā es pats kā liecinieks vēroju to procesu, kā atkritumi, kura bija ļoti liela problēma, principā 6 gadu laikā ir pazuduši. Ja, un tika pārveidojušies par materiāliem. Kad es sāku strādāt rūpniecībā, tas bija aptuveni pirms 25 gadiem. Pa lielam sazaģējot baļķi, zaģētava pārdeva tikai un vienīgi zaļmateriālu, tātad brūsas un dēļus. Vispārējais, kas palicis pāri, bija atkritums. Gan šāles tas saucamas, vai nomaļi, tad apzaģējot dēļus veidojas tādas plāni tādi delīši. Kaudzes ar tādām šālēm stāvēja visas zaģētavas un blakus teritorijas, nenormālos apjomos, jo ar tiem neko nevarēja darīt. Ka kurināmais nevienu tas neinteresēja, pārstrādāt viņus nepārstrādāja, tas vienkārši krājās visur apkārt. Nākamais bija zaļskaidas,
kuras daļa izmantoja zaģetavu kaltēs vai katlu mājās, bet liela daļa arī tika izvesta prom un aizbarti tie paši karjeri. Ja? Uzņēmums, kur es esmu strādājis, arī vedis zaķskaidas un mizas uz atbartni. Ja? Tas bija saskaņots process, bet tas bija atkritums palielam. Bet ļoti ātri pats tirgus atregulēja visu situāciju, jo parādījās pieprasījums par koksnes arī blakus produktiem. Pirmas bija šāles, tas jautājums tika atrisināts. Tas šāles saka šķeldot un pārdot šķeldā. Pie tam bija 2 šķeldu veidi. No sākuma bija tikai celulozes šķelda papīra ražošanai, un tālāk attīstījās arī kurināma šķelda. Tātad mūsu laikos nekādas šāles vairs nav, nekur nemētājas. Tagad visu šķeldo, ieskaitot arī krūmus. Un tas viss aiziet uz, ja ir zemes kvalitātes materiāls, tad attiecīgi uz kurināšanu, augstas kvalitātes materiāls, piemēram, uz to pašu celulozi. Nākamais pienācis laiks zaķskaidām, saka ražot granulas, kurināmas granulas, un pēkšņi zaķskaidas pārveidojas par ļoti interesantu resursu. Un cenas izaugušas tā, ka pat zaģētavam nebija izdevīgi tas skaidas kurināt vairs. Un zaģetava saka skatīties jaunas tehnoloģijas un pārveidot savos katlu mājas, uzstādot jaunas iekārtas, lai varētu kurināt vienīgu resursu, kas viņam ir palicis pāri, tas ir mizas. Un šobrīd palielam kokrūpniecība ir bezatkrituma tehnoloģija, jo viss, kas tiek iegūts no tā baļķa, tiek pārdots. Visam ir cena. Pie tam brīžiem tie uzņēmumi, kuri zaģē koksni, viņi lielāku peļņas daļu iegūst no blakus produktiem. Nevis no zaļmateriāliem, kuru cenas svarstās pasaules tirgu. Pieņemsim, no šķeldas viņi kādu gadu var nopelnīt pat vairāk. Un šis ir ļoti labs piemērs, ja, kad situācija ar atkritumu tika pati pa sevi atrisināta. Tirgus to ir atrisinājis. Jo attīstījušas jaunas tehnoloģijas, izveidojas jauns pieprasījums un pa lielam mums nekas nepaliek pāri. Nākamais piemērs, kurus gribētu varbūt pieminēt, ir metalurģi. Mēs ļoti labi atceramies, ja, kad 90. gados visi lasīja no sākuma krāsainos metālus, kad krāsaini metāli nekur nemētājas, varš misiņš alumīnijas attiecīgi saka lasīt melnu metālu, bija vesels bums. Mūsu laikos viss nav vairāk nekādu metalurģi, kur metātos kaut kur mežos, krūmos vai laukumos, viss ir jau veiksmīgi nodots, un mēs esam nonākuši tagad līdz situācijai, ka, un te mēs tagad pārējām tā pamazam pie būvniecības, ka šobrīd, piemēram, demontējot kaut kādu dzelzbetona konstrukciju, jau ir izdevīgi būvobjektā izvilkt ārā stiegrojumu vecu un to stiegrojumu nodot. Pat tas demontāžas process un smalcināšanas un stiegrojuma atdalīšanas process jau tagad paliek izdevīgs. Attiecīgi, metalurģi ir tāds arī piemērs, ka tas ir reāli būvniecības atkritums, kuram ir vērtība, kuru var atdalīt, un tas ir izdevīgi. Bet šis ir tāds, es teikšu, ka izņēmums palielam no tiem būvniecības atkritumiem, jo lielākā daļa joprojām tiem atkritumiem nepastāv tirgus, un tas ir tas iemesls, kāpēc tie atkritumi ir problēma. Ok, mums tātad jārada pieprasījums vai jārada tirgus un jauni produkti, bet kā to izdarīt? Kaut vai pēc taviem minētajiem veiksmīgajiem piemēriem, vai varbūt te ir kaut kas cits jādara, kā tev šķiet, kas ir tas pirmais solis, lai tas tirgus sāktu strādāt šādi, ka būvgrūži kļūst par resursu un kļūst kādam vajadzīgi? Te ir 2 varianti. Pirmais variants gaidīt. Ja, ka notiks kaut kāda tāda revolūcija, kura notikusi savulaik tajā koksnes pārstrādes industrijā, ja, un viss pats pa sevi attīstīsies un tirgus pats atrisinās to problēmu. Vai otrais variants, protams, kaut ko darīt proaktīvi. Ja. Eiropas Savienība attīsta un veicina tieši to otro ceļu. Tur var minēt 2 tādus piemērus. Eiropas līmenī ir regulējums. Pirmkārt, apritīga būvniecība. Tad attiecīgi būvniecībai jābūt apritīga uz 100% līdz 2050. gadam. Tā ir Eiropas regula. Un otru piemēru var pieminēt, ka tiek strādāts pie arī nozares standartiem pie projektēšanas. Tā saucamais ekodizains, ka projektējot kaut ko jaunu, obligāti jāiekļauj daļa
no otrreizējiem materiāliem. Cits ceļš ir attiecīgi kalkulēt to pēdu, tā saucamo, ja, kalkulēt ēku dzīves ciklu analīzi, un tur arī attiecīgi jau domāt, kā no demontējamas ēkas tur iegūt materiālus. Tātad šis ir tas drīzāk tāds, kā var teikt, regulējuma, teiksim, ceļš. Bet, protams, ja mēs mēģinām kaut ko dabūt situācijā, kad tas ekonomiski uzdotu brīdi nav izdevīgi, mēs pieņemam kaut kādu regulējumu, tad, protams, tur uzreiz paliek kontroles jautājums. Jo skaidrs, ka ja parastiem cilvēkam vai būvniecības ierosinātājiem, attīstītājiem, būvniekam kaut ko nav izdevīgi darīt, viņš, protams, mēģinās to nedarīt. Ja, un tas ir tas, ar ko tiešām mēs saskaramies mūsu Latvijas praksē. Ja, ka it kā teoretiski mums pēc MK noteikumiem jāšķiro materiāli, jāatdala viens no otra, ja, jāreģistrē un jāvot uz pārstradi, realitāte visa mēģina izvairīties no reģistrēšanas un izdarīt to varbūt pa pelēko, lai optimizētu izmaksas. Varbūt nedaudz atgriežoties arī atpakaļ, lai saprastu, kādas tad ir tās varbūt pārstrādes iespējas. Tu minēji, tātad teorētiski mēs varam pārstrādāt visu. Kā pašlaik ir praksē, kas tad ir reāli tie atkritumi, kas rodas tā ļoti praktiski un tehniski, piemēram, demontējot ēku? Es sapratu, ka tas ir tas sarežģītākais, tāds virziens, ja tā var teikt, tur ķieģeļi vai kaut kādas saistvielu atkritumi, stikls vai tur netīrs koks. Kas ir tās varbūt izplatītākās grupas un vai kaut kas no tā jau tiek vismaz kaut nelielā mērā izmantots? Tas ir ļoti atkarīgs, ja mēs runājam par būvobjektiem, tas ir ļoti atkarīgs no kāda konkrēta būvobjekta. Jo te atkal es atgādināšu, ja, ka par rīcību ar demontāžas tiem atkritumiem tomēr ir atbildīgs pasūtītājs. Un ja viņš ir paredzējis, ka viss tiek demontēts pienācīgi, atdalot vienu no otrā un paredzot turpmāku kaut kādu sagatavošanu pārstrādi vai pārstrādi objektā, tad par tas process notiek. Tur tiešām ir ļoti liela loma būvniecības ierosinātājiem. Ko viņš ir ieplānojis, vai viņš veicis pirms demontāžas auditu, apzinājoties to vispār materiālu klāstu un apjomu, un vai viņš ir iekļāvis tajā savā iepirkumā, meklējot būvnieku, ja, iekļāvis to punktu, kas notiks ar attiecīgi būvgrūžiem. Jo, diemžēl, ļoti bieži tiek norādīts, ka vienkārši par būvgrūžu utilizēšanu ir atbildīgs būvnieks un punkts, un ar to viss beidzās. Bet, ja ir iekļauta skaidra rīcība, ko mēs darām ar materiāliem, ja, tad attiecīgi jau iepirkumu procesa būvnieks arī to paredzēs savas izmaksas. Un iespējams, ja esošajā tirgus situācijā, tas būs nedaudz dārgāk. Un tādi labi piemēri mums arī ir, ja, viņi ir redzēti. Ja, ka objektos tiek veikta selektīva demontāža, ja, kas ir selektīva demontāža, tad mēs nevis visu nonesam, visu būvi, kā ir, ja, bet mēs mēģinam noņemt materiālus, kaut kādas būvniecības konstrukcijas pa daļām. Pieņemsim, atsevišķi, pirmais tiek noņemts tur skārda jumts, tā ir metalužņi, tur viena čupā, pēc tam tur jumtā nesošos konstrukcijas, pieņemsim, tā ir koksne, arī tiek atdalīts. Un tālāk aiziet ķieģeļi pie ķieģeļiem, stikli pie stikliem, kaut kādas tur iekšējas caurules, piemēram, plasmasas pie plasmasas, instalācija pie instalācijas, ja, un mums rezultāta sanākta būve ir sadalīta pa elementiem, pa sīkākiem, ar kurus, protams, skaidrs, ka diezgan vienkārši pēc tam utilizēt pareiza veidā. Ja mēs visu nonesam viena čupā, ja, skaidrs, ka ar šo strādāt pēc tam ir ļoti grūti. Jo, pieņemsim, noņemt instalāciju vai stiklus, vai veselus stiklus, ja, no ēkas ir daudz vienkāršāk, nekā visu sadauzīt, ja, un pēc tam lasīt to stikla gabaliņus no, pieņemsim, ķieģeļiem un betona. Es teikšu, ka šis otrais tas variants, principā, viņš nav iespējams. Un to var realizēt tikai būvobjekti, un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Ja, tas selektīva demontāža. Jeb šķirošana. Un šķirošana, jā. Tur ir īstenībā divi posmi. Ja. Pirmkārt ir, protams, selektīva demontāža, ja, un otrais jau demontētu var sagatavot turpmākai pārstrādi būvobjektā. Piemēram, noraktu grunti mēs varam būvobjekta pārsējāt, atdalīt tur kaut kādus akmeņus, lielākus gabalus un to grunti izmantot cita vieta, bet atdalīt tos akmeņus, pieņemsim, pēc tam pārdrupināt. Ja, tas arī ir iespējams būvobjektā. Ja, nav obligāti visu vest prom.
Jā, un izmantot tai pašai ēkai. Var tajā pašā objektā izmantot vai kaut kur citur. Jo es varbūt gribu te pieskarties vēl vienai diezgan svarīgam momentam, par kuru attiecībā ar to būvgrūžu problemātiku. Tas ir tā saucamais atkritumu beigu status, end of waste. Tas ir process, kad atkritumi vairs nav atkritumi, viņi pārtop par kaut ko vērtīgu. Ja, jo skaidrs, ka mēs esam demontējuši kaut kādu nesašas konstrukcijas būvi, tur ir vienkārši drupināti ķieģeļi, betons un vispārējais. Tas ir būvniecības atkritums. Bet ja mēs gribam šo materiālu izmantot otrreizēji, tam ir jānoņem atkrituma status. Mēs nedrīkstam izmantot būvniecība atkritumus. Ja, mēs varam izmantot būvmateriālus. Un tas ir ļoti svarīgs moments, kad būvgrūži vai būvniecības atkritumi pārtop par otrreizējiem materiāliem. Un tur ir definēti skaidri kriteriji, viņi ir 4, kura brīdī attiecīgi būvgrūži pārtop par materiāliem. Tad kriteriji ir sekojoši, tad attiecīgi vielu vai priekšmetu, paredzēts izmantot noteiktam nolūkam. Otrais, tādiem produktiem pastāv tirgus un pieprasījums, tad tos var pārdot par noteiktu cenu. Tātad trešais, Tātad viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai. Tātad definēti kaut kādi kritēriji vai tehniskie parametri. Kā piemēru tur var minēt betona gabali drupināti un attiecīgi mēs varam norādīt, kādi ir parametri. Tur maksimālais, pieņemsim, tā gabala izmērs, stiprība un tā tālāk. Tad šo materiālu mēs varam izmantot turpmāk. Un ceturtais, ka vielas vai priekšmeta izmantošana nerāda negatīvu ietekmi uz vidi, vai cilvēku veselību. Tātad tie produkti nav bīstami, viņi ir inerti. Un tas ir definēts Latvijas likumdošanā? Jā, tas ir definēts Latvijas un Eiropas likumdošanā. Tātad kopumā arī pēc tava stāstītā man rodas secinājums, ka tas likumiskais ietvers mums ir kaut kādā mērā, un tā sistēma, kurā strādāt, ir radīta. Redzam, mēs te esam, teiksim, jau pārslēgušies uz nākamo soli, jo pirmais mēs, kad demontējam ēku, mums ir tie būvniecības atkritumi. Un tos atkritumus, pirmais mēs varam kaut kur aprakt, teiksim, neko ar viņiem nedarīt tālāk, vienkārši izvest un visu. Vai pārstrādāt. Ja mēs tos atkritumus esam pārstrādājuši un plānojam izmantot kaut kur citur, nevis aizbert mežā, tad tie vairs nav atkritumi. Tie ir otrreizēji materiāli. Tas ir kaut kas vērtīgs, kas iegūts no atkritumiem, reāli, no būvgrūžiem. Un tie materiāli viņam sāk otru dzīvi. Attiecīgi mēs varam viņus iestrādāt kaut kādas jaunās būvēs. Vai tev ir kaut kādas idejas vai domas, ko mēs katrs varam darīt lietas labā? Piemēram, mēs kā būvmateriālu ražotājs, kas ražo arī betonu, iegūst minerālu materiālus, vai mēs vispār esam tagad tādā situācijā, lai varētu pieņemt kādus būvgružus, tos drupināt, pārstrādāt, izmantot betonā, vai kā citādi veicināt apratīgumu. Un kas ir tas, ko mēs jau darām, varbūt? Tas ir arī diezgan interesants jautājums. Kā ražotājs pēc likumdošanas mēs drīkstam pārstrādāt tikai savus ražošanas atkritumus, mūsu piesārņojošo darbības atļauju ietvaros. Ja mēs gribam saņemt kaut kādus materiālus no trešajām pusēm, attiecīgi mums jāizņem atkritumu pārstrādes atļauja. Mums jāreģistrējas kā atkritumu pārstrādātājiem. Šobrīd mēs nedrīkstam pieņemsim kaut kādus betona atlikumus un pārstrādāt. Tas ir aizliegts ar likumdošanu. Un tam ir diezgan skaidri iemesli, jo te svarīgi saprast kādu momentu. Mēs kā ražotājs, kad mēs strādājam ar pašu atkritumiem, vai pārpalikumiem, vai tur atgrieztu betonu, kad tu pieminēji. Mēs zinām šo materiālu kvalitāti. Mēs zinām, ko mēs esam saražojuši, un pārstrādājot to, mēs zinām, ko mēs dabūsim ārā. Ja mēs sākam pieņemt materiālus no trešajām pusēm, no pieņemsim būvobjektiem, mēs tad nezinām, ko mums vedīs.
Un tā ir vispār diezgan liela tāda nianse, diezgan liels izaicinājums, jo, ja mēs demontējam kaut kādas būves, mēs gandrīz 100% gadījumos mēs nezinām tā materiālā stāvokli, ja, kas tiek iegūts. Jo varbūt pieņemsim vienkārši piemērs, tika uzbūvēts tilts pirms 100 gadiem. Tajā laikā tur bija betona stiprība, nezinu, tur X, ja, kāda tā ir šobrīd, pēc 100 gadiem kalpošanas. Reāli mums ir jāpārbauda katru kravu, kur ienāk pie mums, ja, kas tur iekšā ir. Tā kā reāli atkritumu pārstrāde tā ir cita joma. Un mēs, kā ražotājs, protams, un gan mums, gan visiem pārējiem ražotājiem, mums jāsaka darbs ar mūsu pašu atkritumiem. Ja? Mūsu principā pirmais solis būtu visiem, kā ražotājiem, strādāt pie tā, lai mums būtu bezatkritumu ražošanas process. To izdarīt visvienkāršāk pirmkārt, ja, jo mēs zinām, ko mēs paši ražojam un kā to visu pārstrādāt. Un otrais, tas ir atļauts pēc likumdošanas. Principā nekas neaizliedz mums strādāt ar pašu attiecīgi radītiem pārpalikumiem vai ražošanas procesā kaut kādiem blakus produktiem. Tas ir pirmais solis. Nevis vest to, kas rodas mūsu ražošanas procesā uz pārstrādi vai uz apglabāšanu, bet pārstrādāt pie sevis. Nākamais solis loģiski būtu arī varbūt citu produktu pārstrāde, jo teoretiski, ja mēs esam spējīgi pārstrādāt sacietojušu betonu savu ražotu, kāpēc nepārstrādāt arī kaut kādu svešu. Bet tas ir diezgan cits tomēr process, ja, tur nepieciešama arī ienākoša kontrole, tur pavisam cits ir dokumentu aprites process, un palielam tas ir cits biznes. Ja, un mūsu uzņēmuma ietvaros, tas ir Vācijas piemērs, kur pirms pusgada, ja es pareizi atceros, tika izsludināts, ka tiek palaists jaunais biznesa virziens, tā ir reciklēšana, recycling, un tas ir tiešām atsevišķi biznesa virziens, ja, ka mums ir cements, mums ir minerāla materiāli, ir transporta, bet mums tagad ir 4. Vācija ir attiecīgi pārstrāde. Ja, tas ir vesels biznesa virziens ar saviem procesiem, pārstrādes laukumiem un vadību un kvalitātes vadību. No saviem atgrieztajiem būvmateriāliem, cik lielā mērā mēs tos izmantojam pašlaik? Mēs izmantojam diezgan lielu daļu, bet ne visu. Ja, tam ir objektīvi iemesli, un mēs tieši šogad ļoti intensīvi strādājam pie Rāmuļu ielas ražotnes projekta, kur mūsu plāns ir tomēr šī gada laikā pārstrādāt 100% no gan pašu blakus produktu ražošanas procesa, kuri neizbēdami transporta betoni ir, tie visi noberumi, pārberumi, tur tādas lietas. Un otrais ir atgrieztais betons un ūdens no iekartu mazgāšanas. Ja? Lielāku daļu, kā es minēju, mēs šobrīd izmantojam, bet mums joprojām ir daži blakus produkti, kurus mēs vedam uz pārstrādi, ja, maksājot par to, bet mums ir visas iespējas pārstrādāt tas pie sevis un iespējams kā arī izmantot ražošanā. Tādi plāni mums ir, un es ļoti ceru, ka līdz gada beigam vienas ražotnes ietvaros mēs to realizēsim. Un tālāk ir plāns attiecīgi to visu paplašināt uz visam betona ražotnēm. Ok, godīgi sakot, jo vairāk tu stāsti, jo vairāk jauni jautājumi rodas, un šķiet, ka šī joma ir ļoti plaša un komplicēta, bet mums tuvojas beigām un noslēgumam arī mūsu raidieraksts, tāpēc varbūt noslēdzošais jautājums. Vai tu vari uzlikt tādu cepuri šai problemātikai vai lietus sargu, ko mēs apspriedām, un iedot tādu vienu, nezinu, secinājumu, atziņu vai kaut kādu domu nākotnē, kur tad mēs esam, ko mums darīt un kā nonākt līdz labākam rezultātam? Rezumējot, būvniecības atkritumu pārstrāde pa lielam sākas būvlaukumos. Ja? Mums noteikti pirmais, kas mums ir jādara, mums jāattīsta selektīva demontāža, ja, un atkritumu sagatavošana pārstrādē jau būvobjektā. Jo skaidrs, ka būvobjektos šo procesu veikt vienkāršāk, vieglāk un lētāk, nekā pārstrādāt atkritumus jau pēc tam izvestos kaut kur būvlaukumos. Bet tas ir tāds
kopējs tāds novēlējums. Ja mēs runājam par varbūt kaut kādiem konkrētākiem soļiem, mums noteikti jāsaka ar to, ka mums jāceļ visu iesaistītu pušu kompetenci. Ja, visos līmeņos. Gan institūcijās, gan pašvaldības, gan iesaistīt sabiedrību. Par to nepieciešams runāt un domāt. Ja, jo vienkāršāk būs to realizēt, ja jau no paša sākuma jau būvniecības ierosinātājs jau padomās. Man ir būve, ko es darīšu ar to būvi pēc tās demontāžas. Attiecīgi pasūtot projektu, arhitekts varbūt paredzēs kādu daļu no tiem materiāliem, kuri būs iegūti no demontāžas izmantot jaunajā būvniecībā. Būs iekļauts punkts attiecīgi projektā, darbu veikšanas projektā, ka mums ir tādi un šādi materiālu apjomi, mums viņi būs pieejami, mums ar viņiem būs kaut kas jādara. Veicot tālāk iepirkumu, meklējot būvnieku, šis punkts tiks iekļauts attiecīgi iepirkumā un sniedzot piedāvājumu, būvnieks to visu iekļaus un arī no savas puses domas, kā viņš rīkosies ar šiem materiāliem. Nākamais ļoti interesants ierosinājums, un tā ir arī citu valstu prakse, kaut kādas platformas izveidošana valsts līmenī, kur būs redzami tie materiāli, kur būs pieejami. Jo, ja mēs plānojam, pieņemsim, pēc pusgada demontēt kaut kādu būvi, un mēs esam apzinājuši materiālu apjomu, tad mēs varam tajā platformā reģistrēt, ka mums būs pieejami šādi un tādi materiāli, aptuveni tāda kvalitāte un tāda apjoma. Un šos materiālus būs iespējams labāk realizēt, un šādi mēs veicināsim par to, par ko mēs esam runājuši, to tirgu. Otrreizēju materiālu. Tu runā par digitālu platformu. Par digitālu platformu, ja, kur būs pieejams, būs redzama materiālu pieejamība tagad un varbūt pusgadu uz priekšu, kas ir diezgan svarīgi plānojot jaunu būvniecību. Un šādas sistēmas pilotu projektu jau ir Ziemeļvalstīs. Jā, tur ir, protams, noteikti būs nepieciešamas kaut kādas izmaiņas likumdošana un uzraudzība. Ja, bet es šobrīd negribu iedziļināties. Ir visādi tādi mazi, varbūt sīki piemēri. Tāds mazs piemērs no likumdošanas šobrīd uzglabāšanas termiņš būvobjektā kaut kādiem būvniecības atkritumiem ir 3 mēneši tikai. Ja tu uzglabātos būvniecības atkritumus ilgāk par 3 mēnešiem, tad jāizņem attiecīgi piesārņojuma atļauja. Kas ir atkal darbietilpīgs process, un ja objekts tiek realizēts ilgāk nekā 3 mēneši, pieņemsim, mēs esam noņemuši materiālu, mums paredzēts viņu izmantot, bet mums jāņem atļauja papildus. Ja? Tas papildus administratīvais sloks. Otrais varbūt tāds mazais piemērs, otrreizēju izēvielu termiņš. Ja mēs esam saražojuši kaut kādas otrreizējas izēvielas, tad to termiņš ir 1 gads tikai. Pēc tam te atkal pārto par būvrožiem, par atkritumiem. Ja? Tie ir tādi sīkumi, bet viņi neveicina otrreizēju materiālu izmantošanu, būvmateriālu atkritumu pārstrādi. Ja? Tā kā likumdošanas puse arī kaut kas darāms, bet tomēr es uzsveršu, ka lielāka nozīme ir tomēr kompetencija zināšanam un iesaistē tajā visa procesā. Vai tu jūti, ka nozarē un visās iesaistītajās pusēs ir griba kaut ko darīt? Es teikšu tā, gribas dotajā brīdī ir maz, bet tā interese parādās pamazām. Jo skaidrs, ka uz dotu brīdi to materiālu otrreizē izmantošana un pārstrāde varbūt nav izdevīga ekonomiski. Ja? Palielam tas ir galvas sāpes tikai gan būvniecības ierosinātājiem, gan būvniekam, bet tomēr, kā mēs esam runājuši jau šodien, mums ir piemēri, kad it kā nevērtīgs materiāls vai atkritums diezgan strauji paliek vērtīgs. Ja? Un es personīgi domāju, un ne tikai es, bet arī citi nozares pārstāvji, ka vismaz atsevišķas materiālu grupas mēs redzēsim to procesu arī būvniecībā. Ja? Ka to materiālu vērtība var pieaugt. Mēs, kā ražotājs, kā transporta betona ražotājs, jau šobrīd saskaramies ar to, ka pirmreizējas izēvielas paliek dārgākas. Ja? Pieņemsim tie paši minerālu materiāli transporta betona ražošanai, viņi paliek dārgāk,
Tādēļ, ka tie ir jāved tagad no lielākas distances. Jo Rīgas tuvumā daudzas atradnes jau ir izstrādātas, ja, un cenas pieauga. Un pieaugot degvielas cenai arī turpinās izmaksu inflācija. Un viena brīdī, ļoti iespējams, mēs nonāksim līdz brīdim, kad otrreizēji materiāli paliek jau ekonomiski izdevīgi. Un mums uz to brīdi jābūt gataviem viņus gan pārstrādāt, gan izmantot. Ja? Un tur būs nepieciešamas gan tehnoloģijas, gan ražošanas kapacitātes, gan būvniecības standarti, lai izmantotu tādus materiālus. Tā kā daži nozares pārstāvji to jau saprot, un attiecīgi jau diskusijas ir sākušas par to. Gan būvnieku vidu, gan būvniecību ražotāju. Skaidrs, ka ir daudz visādu šķēršļu, ja, bet process, es teikšu, ir sācies. Labi, paldies tev par sarunu. Cerēsim uz šiem agrīnajiem inovatoriem no biznesa puses un arī uz to, ka visi iesaistītie pārējie spēlētāji darīs lietas pareizi un tādējādi mēs tad visi kopā nonāksim līdz tam, ka arī realitāte ir spoža, ne tikai statistika. Paldies klausītājiem, paldies tev, Jegor, un uz tikšanos nākamajā Domu degļu epizodē.